Sveiciens podkāstā Ultraspēks! Šajā epizodē, kad vasara jau tuvojas savai izskaņai, atgriezīsimies saulgriežu laikā, kad uz sarunu tikos ar Saivu Palo. Sen šajā podkāstā nav bijis pieredzes stāsts, kad viesis ir noskrējis tikai vienu ultramaratonu. Un tieši tāpēc šī pieredze ir unikāla, jo pašam skrējējam vēl nav ar ko salīdzināt. Un ja vēl izdodas kā Saivai un pirmajā reizē var kāpt uz goda piedestāla, tad noteikti ir jāsteidz noskaidrot, kur tad slēpjas Saivas ultraspēks, lai to sasniegtu. Saiva skriešanai pievērsās jau vidusskolas laikā, bet par garajām distancēm viņa sāka interesēties pavisam nesen. Un jau savam pirmajam ultramaratonam viņa izvēlējās leģendāro Rīga-Valmiera. Tas viņai šķita pavisam dabiski, kā saka pati, kā gan neuzskriet savā pilsētā, es skrēju uz mājām. Sarunā Saiva dalās ar ceļu no pirmā pusmaratona Valmierā līdz drosmīgiem solim startēt ultrā, atklāja izaicinājumus, ar kuriem viņa saskārās treniņu procesā, un instrumentus, kas palīdzēja nevien sasniegt finišu, bet arī izcīnīt otro vietu. Savā ultraspēka stāstā Saiva atklāja, kā ir būt jaunpienācējai ultramaratonistu komunā, kādas atziņas gūtas un ko viņa darīs savādāk nākamajos startos, un kā saglabāt deksmi par skriešanu pat tad, kad ārsts pasaka, iespējams, skriešanai būs jāmet miers. Iepriekšējā epizodē es runāju par to, ka vajag sapņot, jo sapņi piepildās. Un pavisam nesenā notikumā Valmierā Saiva atzina, ka viņa, gatavojoties savam pirmajam ultramaratonam, klausījās tieši šo podkāstu un domāja, varbūt es arī šeit kādreiz būšu. Un tā nu ir sanācis, ka šodien es tiekos ultraspēkā ar Saivu, un man ir milzīgs prieks par to. Sveika! Sveika! Prieks satikties! Apsveicu ar tavu panākumu, vicečempions titulu Rīga-Valmiera. Paldies! Jā, kā jau ikvienam, lai vai cik kā, un varbūt banāli tas nebūtu, bet tas vienmēr sākas ar lēmumu iziet paskriet kādā dienā, bet katram tas ceļš ir savs. Kā sākās tavs skriešanas ceļš? Jā, patiesībā skrienu es ļoti sen, faktiski no vidusskolas vidusskola beidzot tā intensīvāk, bet tīri savam priekam. 3 reizes nedēļā, 5, varbūt kādreiz 10, bet tas priekš manis bija milzīgs sasniegums, ja tur 10, tas ir wow, ja? Es esmu tagad ļoti stipra un spēcīga, es varu noskriet 10, bet tāda pavisam citādāka pieeja sākās pēc bērna piedzimšanas, tas ir 5 gadi atpakaļ vismaz, jā, un patiesībā tad man šķiet, ka es kaut kur klusībā sāku sapņot kaut kādus tādus lielākus sapņus, jo tā skriešana, mīlestība pret to skriešanu ir, bet vienmēr ir bijusi kaut kāda tāda sajūta, ko tad es? Ja? Es nekur, man sacensības nevajag, es skriešu tīri savam priekam, uzturēt formu, ja, kas daudzām sievietēm ir ļoti svarīgi, ja daudz skrien tikai, lai uzturētu savu formā. Un tā es darīju un skrēju un jutos es labi, līdz es piedalījos Valmierā pusmaratonā patiesībā, jo likās, kā tad tu neuzskriesi savā pilsētā, jo patiesībā iepriekš man vienmēr ir bijis tā, ka es neesmu uzskatījusi, ka ir vajadzība maksāt par kādu skrējienu, jo es to varu izdarīt jebkurā dienā, jebkurā laikā, kāpēc man par to jāmaksā? Bet faktiski līdz ko tu vienreiz to izdari, tā apetīte kaut kur sāk parādīties. Jā, tad pirmais bija Valmieras pusmaratons, tad mēs ģimenes izbraucienā aizbraucām uz Ventspili, tur arī pierreizes piedalījāmies ar bērniem un noskrējām un tā, bet tas tā arī tā kaut kur palika, tāpēc, kad man pamatā vasarā, kad visi tie skrējieni ir uz urā, tad man parasti ir darbs, visbiežāk tās ir nogales un visas kāzas, es strādāju apkalpošajā sfērā un es saprotu, ka nav ko sapņot, es tāpat uz viņiem netikšu, jo man visas nogales ir ciet. Bet tad bija vēlreiz Valmierā pusmaratons pēc kaut kādiem 2 gadiem, man šķiet. Un tur man sanāca tīri labi.
par ko es pati ļoti nopriecājos. Priekš manis tas bija labi. Es noskrēju 7. vietā no visām sievietēm Valmierā. Un man likās, tik maz pietrūka, jo olimpisko sešinieku apbalvojumu likās, tā gribas. Vai labi, kur vēl es varētu tā kā uzskriet šajā gadā. Tad bija Vīrana Rīga pagājušā gadā, aizbraucām uz turieni, tur jau es biju sešiniekā, jau arī uzlaboju savu personīgo rekordu. Un tad kaut vai mazas lietiņas, bet tev tomēr tas uzdzen kaut kādu, ka tu vari vēl labāk, tu pieliksi vēl bišķiņ treniņus, tu vari vēl. Un tad faktiski tad, kad man te pazīstamie visi teica, ka ir cilvēki no Valmieras, kas tiešām skries šajā Rīga Valmieras, domāju, pats es arī gribu. Kaut kur prātā man tas bija jau laiku atpakaļ, bet patiesībā vienmēr likās, 100 ir daudz, 107, es tam neesmu gatava, tur maratonu noskriet, es pat vēl nebiju maratonu noskrējusi vispār gadu iepriekš, kur, bet varbūt ir laiks mēģināt. Faktiski, tad, kad noslēdzās iepriekšējais Rīga Valmiera, es domāju, viss gads ir dots laiks, es varētu tā kā pārbaudīt sevi un sagatavoties. Jā, bet to es darīju faktiski pati uz savām zināšanām, redz arī klausoties ultraspēku un iedvesmojoties no citiem skrējējiem. Un es nepazinu daudzus Latvijas top skrējējus. Tomu Komus es arī nezināju iepriekš, ne Matīsu, ne Sigitu, nevienu no viņiem es nezināju, kas viņi ir un ko viņi vispār dara. Tā kaut kā ieejot lēnām tajā visā un interesējoties par to, tad arī attiecīgi sāku gatavoties, jā. Faktiski arī es gribētu teikt, ka vēl ir tāda diezgan liela piebilde. Pirms es sāku gatavoties Rīga Valmiera, man ļoti sabojājās veselība. Un faktiski tā bija laimeslimība. Un laimeslimībai ļoti daudz sekas tādas, pazīmes, vispār simptomi, kas var ietekmēt tavu ikdienu. Un bija viens speciālists, kurš pateica, ka man skriešana vispār ir jāmet nost. Jo tas traucē sirdī, tas var aiziet uz asinsvadiem, un man tik ļoti negribējās to pieļaut, faktiski, kad es gribēju pierādīt gan tam speciālistam, gan pati sev, ka nekā nebija. Kā es varu atteikties no skriešanas, kas vienkārši man ikdienā sagādā tādu prieku? Un faktiski, protams, atkāpi no skriešanas, tur ir vēl visādi citāds ceļš, kā vispār sāku ārstēt šo laimeslimību, bet cilvēkam kļūst labāk, cilvēks kļūst spēcīgāks. Es saprotu, ka nē, man vajag pierādīt gan viņam, gan sev, ka es to varu izdarīt. Faktiski, jā. Es to nedarīju, varbūt vairāk kāda cita dēļ, bet tīri dēļ sevis un dēļ sava ķermeņa. Es gribēju pierādīt to, ko tev ķermenis spēja, un nekas šajā dzīvē tev nevar nolikt pa bremzēm. Arī laimeslimība, nē, patiesībā, jā. Tagad ir pagājuši 2 gadi kopš tā visa, kad es šo atklāju. Vairs ir ļoti zemi rādītāji, un es jūtos ļoti labi. Ļoti iespējams, ka arī tāpēc, ka ļoti pastiprināti sākās aktīvs dzīvesveids, pateicoties Rīga Valmiera gatavošanai visticamāk, jā. Tā kā, jā, faktiski tā, varbūt pateicoties pat šai laimeslimībai, es sāku šim visam vairāk pievērsties. Es pēdējā laikā sastopos ar diezgan daudzu skrējēju ultramaratonistu stāstiem tieši par laimeslimību. Un ka tieši šis stāsts ir pavisam grūti un pasaka par skriešanu var aizmirst, bet te pašā laikā pēc tam ir ultramaratoni, citi skrējieni. Pastāst varbūt no savas pieredzes, kā nepadoties šādā brīdī. Tas tik ļoti atkarīgs pašam no sava gribas spēka. Jā, un no vispār cilvēkiem, kas tev ir blakus, kuri tevi saprot, kam tu ej cauri. Un, īstenībā arī blakus cilvēkiem ir ļoti liela nozīme, kā viņi tev stiprina un saprot, un tev palīdz saprast, ka tu to vari izdarīt. Jā, tad, kad es arī skrēju Rīga Valmiera, iepriekš kaut kur es pāris dienas apakaļ izlasīju tādu vienu rakstu, kad cilvēki izvēlās ultramaratons, faktiski garāku distanci izvēlās tāpēc, jo lielāka ir iekšējā problēma. Un šis man arī kaut kā pat savā ziņā saslēdzās. Man tik ļoti gribējās pierādīt sev, kad es to varu.
par spīti tai laimes slimībai, ka to var izdarīt, kad ar to dzīve nebeidzās. Un tā tik tiešām ir, atkarībā, protams, kāda kuram ir stadija, ja, un cik dziļi tas viss ir ielaists, bet man arī nebija nedziļi. tas bija grūti ceļš, bet jā, iespējams, pateicoties skriešanai arī ar to tiku gandrīz veiksmīgi galā. Jā, skrēju šos pusmaratonus, uzzināju par Rīga Valmiera, bet kur tad palika tas maratons? Maratona distance man nav noskriet, maratona distance es esmu noskriet tikai treniņu nolūkos, tikai. Patiesībā, nemaz, es nezinu, tās, kuras es varbūt skatījos, uz kurām es iespējams varēju tikt, nebija opcija noskriet maratonu. Valmierā bija garākā distance pusmaratons, Ventspilī garākā distance bija pusmaratons, uz Rīgas Rimī maratonu es neaizbraucu, jo es saslimu, kaut gan tur es arī gribēju, bet es fiziski jutos slikti. Tāpēc man arī nesanāca kaut kur piedalīties maratonos, bet tad, kad es treniņu procesā noskrēju savu pirmo maratonu, nevaru aprakstīt to lepnumu, kāds bija iekšā, kad es varu ielikt ķeksīt, jā, kad varbūt tas nav reģistrēts oficiāli nekur, bet priekš manis, priekš sevis es to izdarīju. Arī patiesībā gatavoties Rīga Valmiera 45 bija garākais kilometrāžu, ko es biju noskrējusi. Vairāk man nebija nemaz. Tas arī ir, manuprāt, jau pat diezgan daudz, jo tādi tipiskie treniņi ap 30 pat kilometriem, jā, noskriet kāds maratoni. Ir, kas, protams, skrien vairāk. Tur, es saku, ultramaratoni ir tāda tēma, par ko visu laiku varētu runāt, jo, man liekas, nav vienādu recepšu. Katram ir pilnīgi sava. Tāpat arī ir cilvēki, kuris, kā es teikusi, janvārī izdomā skriešu Rīga Valmiera, skrējas jūlijā, bet 0 kilometru tajā gadā un noskrien Rīga Valmiera. Tā kā katram ir sava recepte, parunāsim arī par tavējo, bet vēl par maratoniem runājot, vai tev tagad šobrīd ir tā doma, ka vajadzētu oficiāli, vai varbūt kur? Patiesībā, jā, man tagad ir tāda apetīta un galvenais, ko es vispār šajā gribu teikt, kad cik ļoti viens labs skrējiens var ietekmēt tavu pašapziņu un vispār ļoti. Man tagad liekas, ko es nevaru, ja? Ko es uzreiz jau izgāju cauri visam vasaras kalendāram, kur es varētu piedalīties vēl šogad, un es esmu viens tāds, es gribētu teikt, tāds svarīgākais vēl šī gada mērķis ir dubultmaratons, ērgļi saurieši vai saurieši ērgļi otrādāk, bet katrā ziņā to es noteikti gribu pamēģināt. Tad Valmierā būs Stirnubuks, jo kā gan neuzskriet savā pilsētā. Es nekad tā kā neesmu mačos piedalīsies, ja, un godīgi sakot, man vairāk vilina tā šoseja. Taks nav manējās. Ja citi saka, kad ir vairākas reizes arī pēc šosejas pārbaudījuši, ka takus ir viņi, tad man ir otrādāk. Es labāk par šosejām, bet es gribu pamēģināt. Es noteikti gribu pamēģināt, kā tas ir. Tur varbūt tas rezultāts nebūs tik svarīgs, bet jāpamēģina, kā ne savā pilsētā. Un tad vēl bija viens pusmaratons, ko es esmu ielikusi, man šķiet, Jelgavā, ļoti iespējams, bet varbūt es jaucu, kad es ātrumā aizmirsu. Un tad ir vēl, ko es gribu pamēģināt, ir vertikālais kilometrs jūlijā. Tas gan tīri intereses pēc, kā tur ir tajos augstuma metros uzskriet. Kā acis lūpā un par tik dažādām pilnīgi pozīcijām. Jā, jo tagad, pilnīgi tāpēc saka, es esmu tāds jauns kaut kāds plaukstošs pumpurīšs, kurš grib kaut kur vēl tālāk uzmirdzēt. Īsnībā, patiesībā, ja zvaigznes saliksies, jo gads ir tāds ļoti liels nogrieznis laika, tad nākamgad arī šo Rīga Valmieru es ļoti gribētu noskriet. Bet, kā saliksies zvaigznes? Ja būs lemts, tad skriešu, ja ne, tad ne. Man pilnīgi sirds gavilē dzirdot, ka pirmkārt jau ir šogad plānā vēl viens ultramaratons. Rīga Valmiera arī, kā vienmēr es saku, nav jau uzreiz jāatgriežas nākamajā gadā vai nav jāatgriežas skrējai jādā, var jau pamēģināt dažādas pozīcijas. Visticamāk, tas būs skrējai jādā, jo gribas, pirmais gads ir pirmais gads, tu tur izgaršo, kā tas vispār ir. Un es pieņemu, ka ja tur vēl kaut kur pieliktu klāt, tad tur var labāk, es tā domāju. Es ticu vismaz sev. Es ticu, ka tur var labāk izdarīt, vēl labāk. Labi, tu nonāc pie secinājuma, ka tu skriesi Rīga Valmiera. Ko tu darīji tālāk? Kas bija tādi tavi pirmie soļi?
Faktiski es turpināju skriet tāpat savā nodabā, 3 reizes nedēļā, paralēli darbam. Nogalēs nekad neskrēju, jo tad man bija nakts stundas savā darbiņā. Bet nākot tuvāk rudenim, es sapratu, ka jāpieliek klāt ir fiziskais. Jāpieliek klāt zālītes, uzrunāju vienu Valmierā treneri, kurus arī privāti pazinu. Teicu, kāds ir mans mērķis, ko man vajag panākt, lai viņi man palīdz sastādīt atbilstošus vingrinājumus tieši skrējējiem. Un tā es 2 reizes nedēļā vēl joprojām eju pie viņas, un viņa man atsevišķi sastāda programmu, lai atbilstoši skrējējiem, loģiski, ka katram sporta veidam ir citi vingrinājumi. To es pieliku klāt, un jāatzīst, ka varbūt pirms pāris gadiem es nedomāju, ka zālītē ir tik ļoti liela nozīme. Tāpēc, kad man likās, tu skrieni, tev vajag uzkrāt kilometrus, stipras kājas, izturību. Bet patiesībā, cik ļoti tam tai vingrošanai ir nozīme. Tad, kad es savos treniņu nolūkos noskrēju savu pirmo maratonu, man sāpēja rokas, man sāpēja mugura, nevis kājas, bet man sāpēja tieši augšdaļa. Un tad es sapratu, es neesmu gatava noskriet Rīga-Valmiera, ja man jau pēc gandrīz puses sāp visa augša. Un patiesībā, jā, es pieņemu, ka šie fiziskie treniņi palīdzēja arī sagatavoties, jo Rīga-Valmiera ceļā arī jau pusi tu skrien ar kājām, otru pusi tu skrien ar prātu, bet tev jau arī tās smagās kājas ir jānes tālāk, un es tādu pie sevis tiešām piefiksēju, kad es ar tām rokām nesu to lejasdaļu ar to stipru korseti, stipru muguru, rokas, un tev jānes tās kājas smagās uz priekšu. Un es domāju, tas ir noteikti pateicoties treniņiem, kas ir ar vingrošanu. Jā. Pilnīgi noteikti. Es pievienojos, kas klausījās iepriekšējā epizodes, tur man liekas kāds 5 reizes piemin to, cik ļoti es priecājos, ka es sāku vingrot, jo arī skrienot Rīga-Valmiera, es jūtos, ka es esmu taisna, un es jūtos labi šajā visā, un es saprotu, tas ir tāpēc, ka es vingroju tiešām. Ja kāds vēl šaubās, kā es saku, man tagad ir teiciens, vingrošana izmainīja manu dzīvi. jā, tas gan, tu jau arī ieeji tādā rutīnā, tu sākumā varbūt ārprāts jāatrod laiks tiem treniņiem vēl, tomēr varbūt vajag izskriet, bet ne, tev tomēr šodien jāizlaiž skrējiens, un man tā treneri arī īstenībā, paldies viņiem, viņi man ļoti bieži bremzēja, ne, šodien tikai vingrojam, vai tagad ņem brīvdienu, ja tev būs pa daudz, neiedodam pa daudz, un jo es jau gribēju tur ritīgi vēl no rīta vingrot, vakarā skriet, ja, bet tad varbūt tam laikam tai fiziskai sagatavotībai tas būtu pa daudz, jā. Jā, nepārķer to, kad pārtrenēties. Jā, tas arī ir tik svarīgi. Tā var droši vien tik pie traumām, visticamāk. Tieši tā. Jā. Vingrošana, skriešana, ko tu vēl darīji? Kā mainījās varbūt slodze? Pastāst. Tur tāda slodze. Ikdienā vispār mans darbs ir uz kājām. Un tagad runājot ar savu treneri, tagadējo, par ko visticamāk mēs vēl pēc tam runāsim, viņš man teica, ka visticamāk mans darbs ir bijis mans plus, jo organisms ir pieredzis jau būt uz kājām, mans ķermenis ir pieredzis pie šī, un arī mans darbs reizi nedēļā ir naktī. Man ir jāapkalpo kāzas, ja, un es tur strādāju līdz 6-7 rītā. Un tur arī mans organisms un ķermenis bija pieredzis pie tās nakts laika, lai varētu vispār skriet pusnaktī. Jā, faktiski neko tādu vēl papildus es nedarīju. Es tātad 2 reizes nedēļā gāju uz zālīti, 3 reizes nedēļā es skrēju, plus vēl darbs. Faktiski citreiz man arī izkrita kāds skrējiens, ja darbā bija vairāk darbiņu, jo savā ziņā, ja tu skrieni no rīta līdz vakaram, tas arī ir tāds viens garš skrējiens ar ļoti daudz soļiem diennaktī. Un skaidrs arī tas, ka, ja tas ir bijis nakts banketiņš, tad nākamā dienā ir pilnīgi brīvdiena bez nekā. Jā, kaut gan man vairākas reizes ir bijis tā, kad es ļoti gribu iet izskriet kaut vai pusstundiņu, bet es saprotu, ka tā sirds ir arī jāsaudzē. Tas būs pat raku. Nevar iedot pārslozi, tu neesi gulējis, bet tik ļoti ir tā mīlestība par to skriešanu visu šo laiku, kad citreiz gribas iziet arī izskriet pēc tā nakts banketiņa, bet tev vienkārši sev jāstupē ir.
Tu esi no Valmieras, vai tu arī paskrēji kaut kādus fragmentus no trases, kā tev bija ar to pusi? Nē, patiesībā nē. Es vispār skrēju uz visādām citādām pusēm. Es skrēju uz... Izdomāju, vienā dienā es varētu savu garo skrējienu izskriet līdz Burtniekiem. Līdz Burtniekiem ir 29 kilometri. Tad izdomāju, ka varētu no Cēsiem atskriet, tur bišķiņ vairāk, 38 pa velo taku, tur puses vēl skaista taka un tā, un tad gribas no Smiltenes atskriešu arī no Smiltenes. Nu tikai tā, un tas tāpat tās arī, tā, ka bija tas Rīga-Valmiera stāsts ar kājām ar kājām un sirdi līdz Valmierai. Tur arī tā kā Elīna Karlavāna teica, kaut kur es skrēju, kāds varbūt kaut kur man tiešām redzēja, bet es vienmēr skrēju no rītiem, kad visi bija darbos, jo man tas darbiņš vairāk ir, redz, kā jūs teicu, uz nogalēm, citi darbos es aizskriet no rīta, ja? Man tas laiks labāk ir no rītiem. Varbūt tāpēc arī tagad, kad es satieku šos cilvēkus daudzus Valmierā un sev pazīstams, viņi tiešām ir izbrīnīti, ka es vispār esmu skrējusi, jo viņi nekur man nav redzējuši, pilnīgi nekur, nu varbūt kāds retais, ja? Vai arī tikpat labi mans kaimiņš tikko nāca pretī, un viņš saka, es visu laiku domāju, ka tu ej no rīta izskriet savu piečuku, un viss izrādās, ka tu tur 20 km skrien katru rītu, ja? Nu, lūk, kāds kaut ko redz, bet protams, ka detaļas varbūt, nezinu, jā, visticamāk tā. Ekipējums, kā tev ar to gāja, vai tu mēģināji treniņos, uzturu, pašas apģērbu, visu? Nu, ar to ekipējumu, faktiski ar uzturu man gāja visgrūtāk, tur man vēl joprojām patiesībā trūka zināšanas. Es, protams, ka es mēģināju vairāk želejs, ja ir tāds, kurus es sapratu, ka man nepatīk, tas nav man. Ir viens želejs kurs, es esmu atradusi tagad, kurus arī man bija Rīga Valmiera līdzi, kurus visticamāk visos savos skrējienos mačos ņemšu līdzi, bet par ekipējumu, jā, es esmu mainījusi vestes, ir pasūtījusi vienu, saprotu, ka man nedara, jā. Tāpat tās arī ar apaviem. Šobrīd es esmu sapratusi, ka manām kājām vislabāk dara asiks apavi, jā, bet tam arī, līdz tam ir jātiek, jā. Jā, apģērbs vienmēr, man liekas, ka tie, kuri sporto, tiem vienmēr gribēsies kaut ko jaunu, vai nu jaunu krekliņu, vai nu jaunas zeķes, jā. Tāpat tās vēl arī, kas priekš manis bija kaut kas jauns, es savainoju kāju 2 mēnešus pirms skrējienu, un es sāku domāt, man vajag kaut ko tam ikram, kaut ko papildus, un tad man viens neatceros, kurš precīzi cilvēks no paziņām teica, ka ir taču kompresijas zeķes. Un es sāku skatīties vairākas reizes iepriekšējo Rīga Valmiera to rullīti un skatījos, cik daudziem patiesībā tās kompresijas zeķes un likās, kā es par tādām nezināju. Nu, es citreiz vienkārši smukumam futbola getras vīru uzvilku. Jo, un varbūt kāds cits domāja, ka tās ir kompresijas zeķes, ja, bet patiesībā cik tās arī daudz dod un cik viņām ir daudz veidu un kamēr tu atrod to savējo, tas tam arī paiet laiks patiesībā. Nu jā, un tad tā pārtika vēl projām, jā, tur es mācos vēl. Tur man līdz galam vēl jāsaprot, kas priekš manis ir vislabākais un kā pareizāk lietot. Rīga Valmiera laikā es to darīju tikai kontrolpunktos. Visas želejas uzņemšanas kontrolpunktos, es pat ūdeni pa ceļam baigi nedzēru, jo kaut kā, es nezinu, man gribējās noskriet to gabaliņu un tad visu uzņemt. Ļoti iespējams, ka nākamgad es darīju citādāk. Visticamāk, vai arī kaut kādā nākamajā skrējienā, bet tur man vajag vēl ar kādu aprunāties, kādu cilvēku, ko citi iesaka. Jo tā, paskatoties uz citiem skrējējiem, kas arī Rīga Valmiera skrēja, viņi darīja citādāk. Arī, nezinu, neatceros precīzi, kā sauc, bet ar vienu vīrieti mēs skrējām, bišķiņ pirms Juglas satikāmies un gan arī līdz Garkalnei kopā aizskrējām. Un viņš man arī prasīja, pēc cik ilgu laiku tu domā uzpildīties. Es saku, es tikai kontrolpunktos. Un viņš teica, es gan ik pēc kilometra, lai nepazaudētu šo šķidrumu organismos. Kāpēc? Es tā neiedomājos treniņos pamēģināt, kā tas ir. Jo, es tiešām, jo tur uz želēs rakstīts ik pēc 45 minūtēm, tad es arī skatījos pulkstnī, ik pēc 45 minūtēm, ja paņem to želēju. Patiesībā tāds bija mans ceļš ar pārtiku līdz šim. Jā, šī ir viena no metodēm, ko es esmu dzirdējusi daudz tieši par šķidrumu uzņemšanu, jo daudziem pulkstenis ik pēc kilometram
novibrē, pasaka tur, to, ko viņš tur katram pasaka, tempu, laiku un pārējo, un tas ir kā atgādinājums padzeries. Tas ir ik pēc kilometra visticamāk. Jo šādās, un šādās garās distancēs vienkārši par to var aizmirsties, var domas lidot citur, un tev pulkstenis vienkārši pasaka priekšā, tas ir tīri no tāda aspekta, ka tev nav jādomā, tu vienkārši tev pulkstenis novibrē, kilometrs pagājis, padzeros, gribu vai negribu. Tā ir tāda, laikam, viena no metodēm, ko daudz ir pieņēmuši. Bet tu teici darīt citādāk, tas ir tīri ēstu vai padzertos pa ceļam, vai tu arī mainītu kaut ko no tā, ko tu ēdi, vai tu vēl kaut ko bez želejām lietoji? Es Rīga Valmieras skrējienā biju paņēmusi arī, nezinu, kāpēc nepārbaudītu veidu tās konfektes, tās košļājamās, tā kā želeja konfektes. Tās vispār man nepalīdzēja, vispār es nesaprotu. Man viņas likās pa saldu, un tā kā es skrienu un košļāju, man tas vēl traucētu, jo tā jau ir grūti kaut kādos brīžos, es sapratu, ka tas man vispār nedara. Un tad, es kontrolpunktos savos sapurtam teicu, lai vēl kārā to un to želeju, ka man vajag to, un elektrolītus un ūdeni, Un kaut kur uz beigām vēl man arī, tā, ka es skrienu un man ļoti kolu gribās. Tā, ka ritīgi kolu gribās, bet es treniņos nekad kolu nebiju dzērusi. Un vēl, kas vispār ļoti interesants, es biju ļoti noraizējusies par vispār, kas notiks ar vēderu man šajā ceļā, šajā garajā, jo es sapratu, ka man daudz būs jādod iekšā savam organismam, un man vajadzēs uz to toaletu, un vispār, ko es darīšu, bet tā es visu ceļu noskrēju bez nevienu toaletes apmeklējumu. Varbūt, es nezinu, fantastiski. Es vispār biju pārsteigti, par to, un vispār arī, cik jauki, kad ir Rīga Valmiera čats vispār tāds, jo arī tur var daudz zināšanas pirms skrējiena sasmelties, gan par to, kādus krēmiņus jāsmērē uz kājām, lai tulzas nematās, gan par plāksteriem, kas ir vislabākie, kas nenāks nost, un jāapsaitē tās vietas, jo es tur visu, es izdarīju to, ko tur daudz bija ieteikuši, es pat tur nebiju vaicājusi, bet es sasmēlos šo informāciju un iegādājos visu nepieciešamo un sasmērējos un salīmējos un sanāca pat tik labi, ka tikai viens naks nonāca nost. Kas esot laikam labi, jo lielākai daļai tie nagi nāk nost. Kā diezgan bieži dzirdēts teiciens, ka kāju nagi ir pārvērtēti. Tāds teksts cit arī bija tajā čatā. Par kāju nagiem arī patiesībā bija, es neatceros, kurš precīzi, iespējams kaut kāds 60 pār kilometrs, kur Elīna Karlivāna atbrauca mašīnu, un es viņai teicu, ka man šķiet, ka man nav naga. Un es ļoti gribu apstāties nākamā kontrolpunktā un apsaitēt viņai plāksteni. Viņa man teica, nedar to. Tu apsēdīsies, un es šaubos, ka tev būs viegli piecelties pēc tam, un vai tev būs tāda jauda. Un tu teici, pacieties. Tu es tā domāju, vēl 30 km, gan jau, ka es varēšu. Un, protams, ka tas jau aizmirsās patiesībā tā sāpe, un nebija jau nemaz tik traki, bet pirmā momentā es tiešām nobijos. Domāju, ļoti nepatīkam sajūta. Domāju, to jebkurš skrējējs sapratīs, ka viņš jūt, ka tur kaut kas nav kārtībā. Tā ir. Vai bija kāds grūtākais posms pašā trasē, kā tu atceries? Bija. Šausmīgi garš posms bija, lai tiktu līdz Rubenei. Tur bija tiešām kaut kā, pat tas kalns pats varbūt nelikās tik grūts, bet es it kā zinu to posmu, bet viņš likās tik garš, un liekas tas līkums, un tur vajadzētu būt, ka es redzu mazo anci, un nav. Un tu saproti, ļoti, tas laikam, tas līkumotais ceļš man laikam bija visgrūtākais. Pat ne Murjāņu kalns, vai tieši tā kā es teicu, pats maz Anša kalns. Viegli tas nebija, bet izdarāms tas ir. Un vēl, kas ir ļoti interesanti, man pilnībā ir pazudis pēdējais posms no Kocēnu, kas ir tas sprinta etaps gandrīz līdz Vidzemes olimpiskam centram, jo tur tuvojās Aiga Taulīna, 3. vietas ieguvēja, un vīrs brauca garām un teica, pieliec soli. Tev tuvojās 5 minūtes, un 3. vieta būs klāt, un tad gan es sapratu, negribās vairāk atdot to pozīciju, kurā es esmu, un es tur tā skrēju, kad es patiesībā, es to ceļu neatceros līdz, kā es to izdarīju, bet tad jau brauc tā laika mašīna un vēl lika manas dziesmas mīļākās, un tā es smaidīgi forši ar citu jaudu aizskrēju līdz finišam.
Tu dzīvo Valmierā, droši vien tu esi braukusi šo posmu ar mašīnu vai vēl kaut kā no Valmieras uz Rīgu un atpakaļ. Vai tev tas palīdzēja vai tieši traucēja? Es domāju, ka jā, patiesībā palīdzēja, tāpēc, ka tu jau brauc diezgan bieži, īstenībā pēdējos mēnešus man tiešām sanāca bieži braukt uz Rīgu, un es, protams, ka katru reizi iztēlojos, kā es uz turienes skriešu, un te tik skaisti, un te noteikti saule leks, un paskatos uz šejienu, un bērniem saku, mamma, te skries pēc mēneša, es te skriešu, un jā, un patiesībā es gribētu teikt, jā, ka tu aptuveni jau zini, kur tie, cik tālu ir stalbe, cik tālu ir straube un visi pārējie, jā, laikam man, es gribētu teikt, ka tas palīdzēja, jā. Un tad tev kā valmierietei skriet uz mājām, kāda bija sajūta, ieskrienot Valmierā? Brīnišķīgi, tāpēc, kad man bija atnākuši sagaidīt daudzi cilvēki, kas man likās daudz, visi kolēģi, ja, kaimiņi bija atnākuši, ja, un es nevaru, es tagad atskatos uz to savās domās un saprotu, cik man brīnišķīgi cilvēki ir apkārt, patiešām, cik ļoti viņi jūta man līdzi, to pašu keksiņu, ja, kur mēs pēc tam aizgājām svinēt, es tad viss vienkārši tur varēja cilvēki iet un gaidīt, viņi visi atnāca pie baznīcas un sagaidīja ar ziediem un ar ovācijām un ar manām mīļākajām kanēļmaizītēm ar krēmsieru lielo paplātu un jā, skriet uz mājām, es domāju, ka tas ir valmieriešiem, tas ir vieglāk, ka viņi zina jau, uz kuriem viņi skrien. Arī tad, kad es Juglā skrēju ar to vīrieti kopā, viņš arī teica, viņš no Rīgas bija, un viņš teica, uz kurien tu, es saku, es uz mājām, jā. Mums šeit vienmēr ir interesanti, tie, kas tiešām ir no Valmieras, viņiem tāds loģisks maršruts no Rīgas uz Valmieru aizskriet, mums vēl pēc tam rītiniekiem atpakaļ ceļš. Gara diena viņiem, es vēl aizbraucu uz māju atpūsties, es vēl aizbraucu pie savas fizioterapeits un braucu vakarā uz apbalvošanu, jā. Jā, es arī skatījos pēc tam video un bildes, un tiešām tas pūlis sagaidītāji, fantastiskas emocijas, tiešām tie ir tie, kā tu saki, novērtēt tos cilvēkus apkārt. Jā, cik ļoti viņi zināja, ko es gribu. Īstenībā daudz cilvēku nezināja par šo Rīgu Valmieru. Skaidrs, ka kolēģi zināja, ja? Un pēc tam jau lasot mūsu kopīgās darba sarakstas, es jau redzēju, kā viņi jau, kāds viens jau dod info, cik tālu es esmu, un tad tomēr, neviens nav gaidījis, kad es tik ātri būšu, un visi ir pirms savu darbiņu atskrējuši un sagaidījuši mani, jā, kolēģi tā ir otra ģimene, jā, tas gan. Teici skrēji un negribēji atdot otro vietu, trešā vieta tev nāca jau sēdēja jau pakausī. Tad, kad tu izdomāji, ka tu skries Rīga Valmiera, vai tev jau bija kaut kāds konkrēts mērķis, vai tu jau zināji, ka tu varētu to piedestālu paņemt, vai kaut kāds laika mērķis, pastāst? Par vietām es nedomāju pilnīgi nevienā brīdī. Man bija uzlikts kaut kāds savs laiks. Man likās, ka ja es noskriešu ilgāk par 11 stundām, tas būs kaut kādām pāri manām iedomātajām laikam, pāri manāms, es nezinu, tas liks, es esmu izreikinājis savu vidējo tempu, un obligāti 11 stundās ir jāieskrien. Iepriekšējā vakarā es vīram saku, izrēķini, cik man jāskrien vidēji kilometrus, lai es ieskrienu 10 stundās. Viņš uzliek, un tā, šito es arī varētu, bet labi, sevi piezemēju visu laiku, domāju, vēl ir kontrolpunkti. Es nezinu, cik ilgi es tur pavadīšu laiku, varbūt man tad vajadzēs tiešām uz labierīcībām, nezinu, visādi, visu laiku tā kā nedaudz sapņoju, bet saglabāju to realitāti, ja? Nomierinies, Saiva, ja? Tas ir pirmais skrējiens, nezinu, kā tu jutīsies. Bet jā, faktiski tā, kad ja Karīna, kas bija pirmajā vietā, tiešām nezināja, kur viņi ir līdz tam 100 kilometram, tad es zināju jau Garkalnē, kad es esmu trešā. Es domāju, labi, tikai labi, okei. Tajā tumsā līdz Mangažiem es paskrēju garām Laumai, Īzākai, kas bija otrā. Jā, tad es saprotu, labi, Saiva ir otrā, forši, nekāda vaina, varētu kādu brīdi šitā te paturēties, ar ko ne? Un tā es skrēju vēl līdz Raganai, saprotu, ka pat ilgi man tajos kontrolpunktos atpūsties nevajag, es ātri salādējos, saprotu, ka manī iekšā ir tas spēks, maucam tālāk, un
Un tā es skrēju, līdz vienā brīdī aizmugurē ieraudzīju Karīnu. Un Karīna, zina, kā arī no Valmieras, gribējās tīri ar valmierieti pacīnīties. Domāju, jāpaskrien. Es domāju, viņai bija labāks temps. Es jau biju samazinājusi jau to tempu, jau gan līdz 6 minūtēm. Un domāju, jāpataupa jau. Es jau to sākumu stipri sasteidzu jau. Un tad es domāju, man jāpatur tā Karīnai līdzi. Mēs tur vēl pāris vārdus pārmijam. Un tā mēs tur diezgan daudz, domāju, vairāk nekā 10, ja ne pat 15 km mēs tā abas divas noskrējām līdz izstājās Līga Girgensone. Jā. Un tad gan es sapratu, kur, tā līdz galam es sapratu, kas te tagad notiek, kad mēs reāli to posmu pa pirmo vietu cīnījāmies. Bet kaut kur visu laiku bija tā apziņa, Saiva, te ir daudz līderi, top skrējēji, vietas te nebūs, jā? Tu vienkārši skrien savu labāko skrējienu, ko tu tagad, bet, gribas vēl tā kā tu to foršo tempu. Paldies, Karīna, īstenībā viņi man atgriez atpakaļ tajā ritmā, kāds man bija plānots jau, lai noskriet tajās 10 stundās. Bet jā, tad vienā brīdī gan, man liekas, ka tā bija Stalbe, kur Karīna uzskrēju tajā kalnā, bet es gan domāju, šitā visu ceļu nevarēšu. Es saprotu, man palika tā kā bišķiņ bail. Man palika bail, es domāju, es gribu noskriet šo skrējienu, bet es negribu apstāties vienā brīdī no tā, ka man viss vai man kaut kas sāp, jo tā apziņa par to traumu, kas man bija arī pāris mēnešus atpakaļ, kur vēl 2 nedēļas atpakaļ patiesībā vēl man viņa biedēja. Es domāju, negribas, lai tā mani piebīja. Es domāju, labi, lai viņi skrien. Tad nezinu, kā sauc to vīrieti, kurš paskrēja man garām. Viņš teica, pietiks tad ar sudrabu, saki, zeltu neņemsi, ja? Un tad es tajā brīdī gan domāju, laikam gan es varētu tajā smuki, tajā trīniekā iejaut, neredzu nevienu vairāk sekotāju. Tā es turpināju skriet, un tad jau arī tā Elīna pabrauca pretī, un viņa tā saka, Saiva, tu esi 2. vietā, saproti, turies šitā pat, un tu būsi trīniekā. Un tad gan es domāju, ko ne? Tad tev parādās vēl kaut kāds procents no visas spēka un enerģijas, ka tu to vari izdarīt. Un jā, un tā es visu laiku pa laikam paskatījos uz aizmuguri, nav nevienas, labi, kungi ir, bet dāmas nav. Tad es sāku ticēt, ka es varu būt. Faktiski tas varētu būt pie kaut kāda 60 km, ka es sāku ticēt, ka es varu būt trīniekā. Bet visu to iepriekšējo laiku par vietām noteikti nē. Tas vienkārši sanāca labi un skaisti. Jā, sanāca mans laiks un sanāca vēl 2. vieta. Kur vēl labāk? Jā. Un tad sanāca tev pat tāds pirmajai reizei ideāls scenārijs, jo tev ir kur tiekties gan vietā, gan arī tur tās 3,5 minūtes virs tām 10 stundām noteikti iedot tādu āķu lupā, ka gribas paiet zem, vai ne? Jā, noteikti tās 3 minūtes, bet tas arī man nešķiet varbūt tik traki. Protams. Tas nav varbūt 15 minūtes, ja būtu pāri, tad es būtu varbūt tāda, ka varēju varbūt nedaudz ātrāk. Bet es arī domāju, ka ja man nebūtu vispār jau vismaz pusceļš, varbūt 60% tik labi noskrieti, es iespējams nenoskriet vispār kopumā tik ātri. Es domāju, ja es no dāmām būtu kaut kādā 10. vietā, es domāju, man psiholoģiski būtu pazudis kaut kur spēks. Bet ja tu zini, kur tu esi, tas tev dzen uz priekšu. Tev kaut kādam sacensību garām, jebkurām sportistam ir sacensību gars, kurš tev padzen kaut kādos brīžos uz priekšu. Jā. Tāpēc es domāju, ka tā sakrita apstākļi, kad es biju tur, kur es biju, un tas man arī palīdzēja. Jā, es domāju, ka ļoti iespējams, ja es būtu nofinišējis tur zem 10, tad 10. vietas, tad varbūt es pat tik ļoti negribētu vēlreiz skriet. Tagad man gribas vēlreiz, tā, jo es zinu, ko var pielikt klāt un ko var izmainīt vispār manos treniņu procesos, lai panāktu kaut ko vairāk. Es kaut kādu nezinu, man ir ļoti liela ticība šajā visā. Tev arī izdodas fantastiski, un es domāju, tev arī nav pat šaubu sev ticēt. Pastāstīji par savu atbalstu komandu, kādi bija viņu uzdevumi, kā viņiem gāja? Jā, mana atbalsta komanda, man ļoti gribējās, lai no paša sākuma līdz pašam beigam ir mans vīrs, Artūrs. Vispār ir ļoti zinošs sportā, un viņš man patiesībā uz jebkuriem arī, kas saistīti ar sportu, un ne tikai uz sportu, viņš māk kaut kā iedot to tādus vārdus, kas
kas varbūt reizēm ir pa skarbu, bet man tas palīdz. Diemžēl viņš netika no paša sākuma, jo, kā jau daudz zin, mums ir 2 mazi bērni, un mēs neesam viņus vēl nekur citur pa nakti atstājuši. Es teicu vienkārši, līdz ko piecīties, būtu jauki, jūs pieceltos 6, es iespējams varētu būt kaut kur straupē, tad iekāpiet mašīnā un braucat man pretī. Bet mana atbalsta komanda uz to visu no sākuma līdz pat beigām bija mana kolēģe Justīna, kura man ir bijusi līdz visos citos, arī no tām pašām cēsīm, uz burtniekiem līdzi. Mēs esam ļoti labi pazīstams un sadraudzējušās, un, es jau arī teicu, ka man vajag tādu cilvēku, kurš, ja es tur lūstu vienā brīdī, un man nāk raudiens, un es gribētu teikt, ka viss, kāpēc man šo vajag, man vajag cilvēku, kurš man pateiks, tu te neesi pavēlti atbraukusi, tu nepavēlti trenējies, un vai beidz raudāt, un aiziet. Un patiesībā man liekas, ka manī pašā tajā visu skrējienu laikā bija tik daudz enerģijas un vēlmes to izdarīt, kad Justīna izdarīja tieši tik, cik viņai vajadzēja. Viņa zināja, ko man vajag katrā kontrolpunktā. Ja es domāju, ka man vajag kaut ko citu, es viņai uzvanīju, pateicu, tagad man vajag to, vai es pārvilkšu to, tad viņa jau stāvēja un perfekti izdarīja savu darbu, bet patiesībā psiholoģiski viņai pat nevajadzēja palīdzēt, jo tur es biju gatava pati. Es biju gatava, jā. Viņa tās tehniskās lietiņas no savas puses izdarīja godam. Jā, tevī bija tas cīņas spars, un tu tikai devi iekšā. Jā, bet jā, es viņu pati biju šokā, kad es biju tik stipra, jā. Fantastisks scenārijs, un arī, kā tu saki, tādu, kas sapurinās un pateiks tos īstos vārdus, nevis grib izstāties, labi, braucam mājās. Tad es visticamāk, labi, es piebūs, braucam nākamgad, skriešu atkal. Jā, bet vīrs pieslēdzās kaut kur, es neatceros vairs to kontrolpunktu, bet viņš kaut kur 6 viņi piecēlās, sazvanījās jau ar Elīnu, kur es esmu, un brauca bērniem pretī, un tad jau kontrolpunktos gan kājas masēja ar augsto gēlu, gan sajauca ātri jau, kas tur savs ūdeni, ko ielaist. Ja viņš saka, tev vajag šito dzer, es saku, es negribu šo dzer, tev vajag un skrien, aiziet. Jā. Arī droši vien sava veida tāds atkal cits stimuls, kad kad pirmkārt savējie, un kad tu redzi tos bērnus, un viņi tur, tas ir ģimene, jā, tu neviens atbalsta ziņā nevar aizstāt. Jā, un tagad ir tas mirklis, ir kliņķis, pastāst savas emocijas. Es visu laiku domāju, kad es pieskaršos tam kliņķim un es raudāšu, bet es neraudāju, es biju tik priecīga. Es pieskaros tam kliņķim, es saprotu, ko es esmu izdarījis, aizskrēju samīļot visus tos, kas tur bija atnākuši, un tad jau pāris vārdi ar to, kurš intervēja, un liekas, kad es laikam to, ko es izdarīju, noticēju jau tad, kad es pieskāros tam kliņķim. Ja citi varbūt saprot to, vēl netic, vai ne, bet es gan savu, es pierādīju sev, ko es varu. Es varu, un es biju tik priecīga, un mēs gājām pēc tam svinēt un pasēdēt, un faktiski aizbraucu mājās, sapratu, ka man vajag vannu, un es sēdēju vannā un raudāju. Raudāju no priekiem, raudāju ļoti, ļoti tiešām, jā. Faktiski es raudāju kaut kādas 3 dienas, jo es vēl kaut kad māsīcai sūtīju bildi, kad man vienkārši es visu laiku, man asaras ir acīs un acis ir slapjas, un, kad tu ej cauri, kad tas viss ir beidzies, tu vēlreiz tam ej cauri un ar citām emocijām, tu saproti, jā, lūk, ko es varu. Un patiesībā tad tev liekas, ko tu šajā pasaulē nevari. Varbūt citiem tas ir vienkārši tikai skrējiens, man tas bija kaut kas vairāk. Man tas tiešām bija tāds ļoti liels pierādījums sev, jo patiesībā es nāku no laukiem, no burtniekiem, ja, un ļoti liela daļa no savas bērnības domāju, ko tad es, ja, tie jau, lai citi, ja, man nevajag to, ja, es nekad neko tādu nesasniegšu, un patiesībā šis skrējiens ir iedevis ļoti lielu atspērienu ne tikai uz sportu, bet vispār uz domāšanu. Jā.
Redz, cik es drosmīgi uzrunāju, ka gribētu kādreiz šeit būt. Nu, pirms 3 gadiem es klusētu un vēl joprojām sapņotu, kā es gribētu ultraspēka epizodē kādreiz būt. Nu, tiešām tas arī iedod tādu drosmi. Jā, ļoti paceļ pašapziņu, kāda tev svarīga uzvara. Jā. Vai ne, bet tādiem pozitīviem mērķiem sasniegt kaut ko, nebaidīties un nebaidīties no neveiksmēm, jo arī mums katram ir arī slikti trendiņi, sliktas dienas, bet tas jau nenozīmē, ka mēs neiesim nākamajā, kas savukārt būs ar šo te saucamo born to run sajūtu. Jā. Tas tāpatās arī par šo, ja pirms tam man iepriekš ir bijis tiešām liekas, kāpēc jāmaksā, tad šeit, kad es šo nolēmu piereģistrēties, es vīram teicu, saku, bet nesanāks, tiešām, tad tu vismaz esi izdarījis labu darbu. Tas ir ar citu mērķi, nesanāks, bet mēs esam noziedojuši naudiņu 2 puišiem. Viņš saka, jā, tas ir droši vien pats svarīgākais no šīs skrējiena, kas ir daudziem, ja. Tāpat tās arī nedēļa iepriekš mums bija no Brenguļiem līdz Valmierai 10,7 km skrējiens. Arī ziedojumi tika vākti un daudz tur piedalījās tikai tāpēc, ka viņi neskrien, viņi bija gatavi noiet tikai, lai tu noziedotu un palīdzētu un tādā veidā izrāda savu atbalstu. Jā. Tieši tā pieminēju šo skrējienu Brenguļu Valmiera, kas notika nedēļu pirms Rīga Valmiera, kā saka, iešūpojot šo skrējienu 10,7 km, labdarības skrējiens, un šajā skrējienā tu kāpi uz augstākā piedestāla. Jā, bet tur vispār nedomāju, ka tas sanāks. Tas bija, mans galvenais mērķis bija pamēģināt, kā ir izskriet naktī, jo tur bija tieši tāds pats scenārijs kā no Brīvības pieminekļa. Un man bija jāpārbauda savus ekipējumus, kā man jūtās man atkal kārtējā jaunā vesti, ko es esmu nopirkusi, un kā man jūtās lukturīts, un paldies Dievam, ka es tur izskrējos nomainīgi gan lukturi, gan nomainīgi gan vesti, ko es sapratu, ka man neder. Un tur es vienkārši, es skrēju savu skrējienu, savus 10 kilometrus, un es esmu pirmā forša. Tas arī bija tā tikai, tur es vispār nekoncentrējos uz nekādu vietu. Jā, tas vienkārši šmuks sanāca. Tad droši vien, ja nedēļa pirms sacensībām sanāk šādi, tas arī iedod kaut kādu pārliecību. Jā, Elīna Karlivāna uzreiz uzrakstīja man īziņu, kad tas ir ļoti labs pieteikums pēc nedēļas gariem skrējienam. Es tā domāju par sevi, tas taču tikai 10-nieks, cik reizes treniņos es esmu noskrējis to 10-nieku. Bet ļoti iespējams, ka tu varbūt tiešām tas iedod kaut kādu dzinumu, ka tu vari būt kaut kur augstāk nekā savās domās. Jā, šis skrējiens arī tāds, kā saka, kā teica, ļoti laba ekipējuma izmēģināšana, tāda laba sagatavošanās, un es ceru, ka arvien vairāk varbūt pievienosies šim skrējienam, jo šoreiz tas skrējiens tā kaut kā pagāja varbūt nedaudz gar ausīm, varbūt vairāk tiešām tie, kas tuvāk dzīvoja, piedalījās, bet es ceru, ka tas tāds varētu būt tāds koptreniņš mazais. Jā, vispār būtu forši un varbūt pat bišķi vairāk var uzlikt tos kilometrus, jā. Patiesībā izdomāt, nezinu, kaut kādu citu ciparu. Jā. 10 jau nav daudz. Tur jau tas simboliskais, tas komatiņš starp tiem 107. Jā. Bet, kā saka, iespējas ir, mēs jau tikai priecāsimies, ja Rīga Valmiera ies ar vienu plašāk un tā. Ja mēs vēl atgriežamies pie Rīga Valmiera, tu tieši pie tā piektdienas vakara, tev jāmēro ceļš uz Rīgu, kā tu jūties tajā dienā pirms starta? Kādas bija emocijas? Es vispār to somu, kas jāņem līdzi, krāmēju arī jau dienu iepriekš, un tā tiešām bija liela soma, jo solīja lietu. Man bija līdz 2, vispār vēl dienu iepriekš nopirku jauns apavus. Es nekad nedaru tā, ka kurš skrien neieskrietos apavos vispār, bet es sapratu, ja līst lietus, man taču tās kājas būs slapjas, un es negribēju skriet ar vecajiem apaviem, es gribēju skriet ar jaunajiem, kuriem tā zola vēl tāda svaiga un atspārīga. Es nopirku iepriekšējā vakarā vēl apavus jauns, jā. Tas uztraukums bija. Bija uztraukums, un mana trenerīte vēl mani sateipoja. Drošības pēc man tikai tā kāja lika par sevi manīt. Iepriekšējā vakarā es vēl izskrēju pusnaktī, tur 2-3 kilometrus,
un to savu ikru es jūtu, un es vīram teicu, Dievs dod man, lai viņš mani nepieviļ tajā vakarā, un viņš saka, tas tavā galvā, saka, tu esi daudz sadomājusies, viss būs labi. Es, nu labi. Nu jā, un faktiski, skaidrs, ka uztraukums bija, jo tu jau nezini uz kurieni. Tu saproti, bet tu nezini, kā tu to izdarīsi. Ir ļoti labs salīdzinājums starp citu Rīga Valmiera pirmajiem skrējieniem. Tas ir sievietēm tieši, tas ir tā kā piedzemdēt pirmo bērniņu. Tu zini, kas tev jāizdara, bet tu nezini, kā tas būs. Un tieši tādas sajūtas arī bija, jā. Nu, uztraukums bija baigais, arī ceļš uz Rīgu bija ļoti lietains, bet, vienkārši paldies Dievam, mums bija brīnišķīgi laikapstākļi. Vai ne? Jā, izcilāk nevarēja vēlēties. Nebija nekas. Es gan atbraucot uz Rīgu, es biju nolēmusi, augsti es skriešu garajās biksēs un skatos visiem šorti, man taču būs karsti. Un es tur 2 reizes gāju to mašīnu pārģērties, beigās pavilku šortus, paldies Dievam, ka es to izdarīju. Jā, es te būtu, man būtu karsti, biksēs būtu pa karstu. Jā. Jā, vai pašā skrējienā kā bija, vai tu klausījies kaut kādu mūziku, vai par ko tu domāji, vēl bez tā, ka tev tur sēž tajā prātā par to piedestālu iespējamību, vai bija kaut kas par šiem 107 kilometriem, kas tev nāca prātā? Jā, mūziku es neklausījos, jo neieteica neviens ņemt austiņus, un man tas pat nebija prātā. Ļoti daudzi man ir jautājuši, par ko cilvēki domā, skrienot 107 kilometrus. Pirmos 30 km es tiešām skrēju ļoti ātri, un es ļoti labi saprotu, ka es skrienu pa ātru, bet tās emocijas un adrenalīns bija tik augsts, kad es kaut kā nevarēju sevi apturēt. Man temps bija stipri pa ātru. Un tad tu tā kā visu laiku domā, bišķiņ samazini, skrien bišķiņ, kaut vai pat 10 minūtēm to kilometru skrien lēnāk. Ka vajag bišķiņ lēnāk. Un pēc tam, kad sākas jau tā grūtākā daļa, ka tā puse ir noskrieta, es faktiski gan arī lielāko daļu skatījos pulkstenī, cik kilometri man ir palikuši līdz nākamajam kontrolpunktam. Ja? Bet laikam tur ir cīņa ar sevi, ar savu prātu. Un es tiešām skatījos, puls ir labs, ja? Es jūtos ļoti piekususi, bet puls turējās labs. Un skatījos, vēl kilometri 2 līdz nākamajam, tur jau būs, tad man sasmērēs kājas, jo es kaut kā pēdējos kontrolpunktos ļoti izjūtu vēlmi, lai man sasmērē kājas ar augsto gēli. Jā, tā bija bauda. Uzreiz pēc tam, kad sasmērē, tad tev ir laba sajūta ir. Bet tas bija tā līdz pusītei, līdz nākamam kontrolpunktam. Otru pusīt jau vēl, tu skrien ar to augšdaļu, kā es minēju, ar celtās smagās kājas augšā, bet doma, tu saproti, tu nevar skriet ilgāk par, 7 minūtēm, nedod Dievs, es tajās 6 minūtēs tur arī turējos. Es domāju, skrien bišķiņ ātrāk, jā. Man laikam bija arī svarīgi psiholoģiski priekš sevis nenokrist kaut kādā, tiešām, kad es ļoti lēni tad tagad skriešu un nedod Dievs vilkšu kājas, jā. Es, mēģināju arī kaut kādu normālu priekš sevis tempu uzturēt, jā. Jā, laikam tiem ātriem skrējējiem tomēr tie dabas skati bišķīt otrā plānā aizvirzās, kā savukārt lēnie skrējēji, par ko vienmēr stāstu. Tā ir. Kā minēji, noticēji sev un tici, ka tu vari arvien vairāk un labāk un vēl piepildīt citus sapņus un ir radušās citas ambīcijas. Un tad tu nonāci pie lēmuma, ka tev ir nepieciešams treneris. Pastāsti. Jā, man šeit ļoti daudz šajā mums sarunā ir pieminēta Elīna, un man atkal viņa ir jāpiemina, jo Elīna ir viens no cilvēkiem, kas vispār tiešām ticēja man. Vairāk nekā es pati, un viņa kaut kā mācēja arī iedrošināt, ka tu to vari. Es viņai ļoti daudz padomus, viņa 4 reizes ir piedalījušies tajā skrējienā. Es domāju, man taču kam vēl es prasīšu padomu? Un tad, kad šis viss skrējiens bija beidzies, pāris dienas pagāja, un es viņai saku, ko es gribētu vēl vispār šajā gadā sasniegt, un viņa man teica, varbūt uzrunā Tomu Komasu, un dari to tagad. Un negaidi neko, negaidi, ka paies mēnesis vai 2, ka tev viss būs emocijas beigušās, dari to tagad. Un es tā diezgan drosmīgi Tomam uzrakstīju savu vēlmi,
Un viņš piekrita. Un faktiski mums ir sākusies skaista sadarbība, mums ir brīnišķīgs cilvēks. Mēs vienreiz arī esam satikušies Valmierā pagājušajā svētdienā, kad viņam bija Latvijas čempionāts 10 000. Un Toms man ir salicis, es viņam esmu pateikusi, ko es šajā gadā vēlos, viņš ir salicis man plānus, protams, ka tagad viņš visticamāk mani testēja, pārbauda, ko es varu, vai ne, mums mainās vēl tie treniņi, bet es pilnībā viņam uzticos, es nenoliekšu, kad pirmā nedēļa mani nobiedēja, kad viņš salika, ne tik ļoti, ka tagad ārprāts, kā es to izdarīšu, bet loģiski, ka 3 skriešanas treniņi mani monotonie, ja, tagad pārvēršās, kuri klāt ir intervāli, ir pātrinājumi, ir pilnīgi lēnie, kas sākumā man vispār nepatika, bet kurus tagad es sāku iemīlēt, ja, ja šodien bija intervāli, tad es zinu, ka rīt būs mans lēnais skrējiens. Bet vēl joprojām nemainīgi garie skrējieni, kurus viņš man tagad liek svētdienās, tos es tiešām ļoti gaidu. Ir visādi, man patīk, ka ir dažādība šajā visā, bet garie skrējieni ir mani. Es domāju, ka es šaubos, vai es kādreiz ietu uz sacensībām, lai skrietu 5-nieku vai 10-nieku. Un es tiešām ļoti gaidu šos garos treniņus. tas ir mans. Forši. Es domāju, ka kā Toms pats saka, ja es klausīšu visticamāk viņu vai ne, un manī būs šī disciplīna un pašapziņa, tad jau vajadzētu visam forši sanākt, jā. Tikko mums faktiski nav tāds ilgs laiks, nav pusgads pagājis, vai nav pat 3 mēneši pagājuši, jā. Redzēsim, kā mums ies, bet es ticu gan tam, ka es varu noskriet vēl labāk nākamgad, gan es ticu tam, ka tas viss, ko viņš manī ieliks, nesīs tikai uzvaras laurus. Jā, pilnīgi noteikti es tam ticu. Un kā tev pašai ir, vai tagad tev ir tā, ka tev ir lielāka atbildība pret šiem treniņiem, kā ir ar disciplīnu, kā tu pat uz to paskaties? Saprot, ka ir īsts laiks vēl, bet tomēr. Jā, es gribētu teikt, ka man jāatzīstās, es arī Tomam atzinos, jo tad, kad mēs satikāmies, ja pirms tam man kāds pajautāja, kā tu sev piespiedi iet skriet, es saku, es neesmu piespiedu sev skriet, man nekad nav bijis vajadzējis sev piespied skriet, tad tagad bijuši reiz, ka man sev bišķi jāpiespiež, jā. Tad tur pieņemsim ārā tik ļoti līst, tā, ka ritīgi līst, un saprot, man ir jāiet izskriet, un visticamāk, jebkurā citā laikā es to nebūtu izdarījusi. Es vienkārši nebūtu gājusi skriet, un viss. Bet tad tu izskrien, kaut vai arī pa to lietu, un tu jūties brīnišķīgi. Tu jūties tā, kā tam vajadzētu būt, un disciplīnai ir jābūt. Šodien arī, es saprotu, ka Valmierā ļoti slikts laiks šodien bija, un šodien tieši intervāla treniņi, un ļoti slikts laiks, un es pirmo reizi biju Jāņa Daliņa stadiona manēžā. Nekad mūžā tur nebiju bijusi valmierieta būdama, nebiju tā skrējusi pa turien. Forši kaut kas savādāks. Ja? Nākamreiz varbūt es atgriežos atkal stadionā, jo tomēr man labāk patīk ārā, bet arī iepriekš vienmēr bijis tā, ko tu domās, kas tāda atskrējusi te, ja? Un tagad man likās, es vēl uzvilku Rīga Valmiera maiciņu un aizgāju turien uzskriet. Jā! Vai ne? Tieši tāda pārliecība. Kalsis taisnojās? Jā, muguri taisna un noskrēju savu intervālu treniņu. Pārliecinoši un pat laimīgi. Jā. Vai ne? Par Rīgu Valmieru vēl runājot, tu teici, tu gāji pie Elīnas un jautāji viņai šos te padomus un visu, kas tevi interesēja. Tagad tu patiesi noskrējis šo skrējienu un iedomājies situāciju, ka pie tevis pienākumu prasa. Es tā kā gribētu, bet vēl tā kā baidos, ko tu ieteiktu, kas būtu tās lietas, ko tu pateiktu šim cilvēkam, lai iedrošinātu. Patiesībā ir viens cilvēks, kurš jau ir pienācis pie manis klāt un teicis, ka tādi būs vēl tik kurš arī gribētu un ka tas tik forši un tā, un es varu patiesībā pateikt to, ko es teicu viņam, kad viņš man prasīja noteikti jākrāj kilometri, vai ne? Tu taču pēc iespējas vairāk jāskrien, tu arī ilgāk noskries. Un es teicu, nē. Tur es pieminēju noteikti šo, ko mēs jau runājām par to vingrošanu, ka tā ir ļoti svarīga. Ļoti svarīgi pat iespējams tos krātos kilometrus varbūt nav tik svarīgi, ja? Bet vingrošana un fiziskā sagatavotība
ir ļoti, tā ir, es domāju, 50% no visu plānu, noteikti. Un kā prātā tam sagatavoties? Tur katram pašam jātiek galā. Jā. Ļoti iespējams, es zinu arī vienu cilvēku, kurš nebija faktiski ļoti daudz gatavojies šim skrējienam, un domāju, kā būs, tā būs, bet izstājās diezgan ātri. Ja? Es domāju, vēlmē ir jābūt milzīgai. Es arī savai vadītājai dienu pirms starta teicu, es kaut vai aizrāpošu līdz turienē, bet es līdz galam tikšu, bet tas ir atkarīgs no katra paša. Tiešām, vai tu gribi piedalīties tur, kāds piedalās taču tikai arī, lai noietu, vai ne? Un tas katram tāds savs mērķis, kāpēc viņš tur vispār piedalās. Bet man bija svarīgi finišēt, es taču pavēlti negatavojos veselu gadu šim pati. Tur pašam. Jā, svarīgi nodefinēt savu kāpēc, jo tajā brīdī, kad tu būsi tur 67. kilometrā un domāsi kāpēc, lai tev būtu tā atbilde, vai ne? Jā, godīgi arī Rīga Valmiera ceļā, tur varēja būt kaut kāds 70 pār kilometrus. Es vienā brīdī sāku sarunāties ar sevi. Tiešām es pie sevis skrēju, Saiva, tu to vari, tur jau vienkārši tas ir daudz jau, kad vai pat nebija tuvu 80, es tiešām sev teicu, tagad vienkārši savācies un skrien, un skaļi. Apkārt neviena nebija. Un es runāju ar sevi, teicu, davai, tev tas ir jāizdara. Tu pavēlt netrenējies, tiešām, un pati sev uzmundrināju, jā. Kā viens slavens Latvijā dziedātājs teicis, bez sarunām pašam ar sevi nav dzīvot vērts. Jā, tieši tā. Ultramaratona ir viens no brīžiem, kad tiešām runāt ar sevi, vai ne? Jā, tieši tā, jā. Kas tavuprāt raksturo ultramaratonistu? Tagad tu arī esi ultramaratoniste, tu esi redzējusi citiem, kā iet šajā visā lauciņā. Kas tavuprāt raksturo? Man šķiet vispār tas ir milzīgs iekšējais spēks. Milzīgs. Tas, jebkurš, es domāju, jebkurā nozarē, ne tikai sportisti ir spēcīgi, bet tas ir kaut kā citādāk. Jebkurš piekritīs, kurš skrien ultras, tu skrien ne jau ar kājām, tu skrien ar prātu. Un cik tu spēcīgs būsi prātā, tik spēcīgs tu būsi arī tajā skrējienā. Tur ir ļoti svarīgi nepadoties. Ultramaratonisti ir spēcīgi, ļoti iespējams līdzīgi, ka es katram kaut kas, dēļ kā viņš to dara un ka viņi pārvarēt kaut ko sev iekšēji. Un faktiski, tu ieskrien tajā ritenī, tu gribi vēl un vēl. Un es arī nezinu, tiešām ļoti daudz skrējējis es no Rīga Valmiera, nezinu, kā viņus sauc, pēc tam tikai meklēju, tas bija tajā vietā, to sauc tā, un viens arī teica, mēs neesam normāli pareizi. Viņš saka, ko mēs darām? Tu vispār, un viņš gribēja tā kā runāties ar mani, viņš saka, kāpēc mēs to darām? Mēs neviens neesam normāls, tas saka, ļoti iespējams, vai ne? Viņš saka, bet pēc tam ir baigi labā sajūta. Es tā saku, jā, ir gan, būs, noteikti būs. Saka, es vēl neesmu tikusi nevienreiz, tik gari skrējusi, bet saka, bet noteikti būs laba sajūta, jā, es domāju, jā, mēs visi esam prātā ļoti, ļoti stipri un ļoti, ļoti spēcīgi. Un vispār tagad arī noskrienot šo skrējienu, liekas, ka tu esi tāds jauniņais, ja, bet tā kā kādā kopienā ticis. Kā tu saki, tu pēc tam meklēji, kā tu sauc tos cilvēkus, pie tevis nāca un runājās. Vai to var novērot tur pusmaratonos? Droši vien, ka nē. Tas ir stāsts par komūnu. Jā, es arī pirms tam zināju, kas ir, ne ļoti pirms tam, bet gadu atpakaļ es zināju, kas ir Matīs Vecvagaris, kas ir Sigita. Jā, es viņu zināju, bet tad tu satiec viņus dzīvē un viņi ar tevi runā tā, it kā jūs būtu sen jau pazīstami. Tik forši, pareizi, pēc tam mēs viņus satiekam pēc mēneša Valmierā un visi sēžam kopā un runājamies, un tu tiešām jūties tā kā tādā bariņā. Un arī patiesībā, kad pēc tās Rīga Valmieras tur kaut kur skrien pa Valmieras ielām savu ierasto skrējienu, jau vairāk citi skrējēji tev uzmeta roku, jā. Pirms tam, tiešām pazīstam viņiem tur tā sasveicinājamies, par cik es baigi pilsētā nelīdzu vienmēr ārpus, jā, bet tad, kad, tagad liekas, ka pilnīgi tur kaut tāda atpazīstamība, jā, tu tur pameta roku, jā, kāds cits skrējējs, jā, tu arī, šitas arī skrēja Rīga Valmiera, jā, varbūt iepriekš es viņu pat arī pati nebūtu pamanījusi, vai ne?
Tagad redzu. Manas acis vispār pievelk jebkuru skrējēju, kad es redzu. Es uzreiz skatos, kolēģi jau smējās. Nu, tu skaties, kurš tur aizskrēja? Saka, jā, es skatos, kurš aizskrēja, ka man arī gribās. Pilnīgi kā tāds instinkts, vai ne? Jā, es skatos, vai es šito pazīstu. Labs tempiņš, jā. Vai diezin, vai garais skrējiens, jā, vai intervāli, īsais. Ja vēsta, tad jau garais. Arī Jāņa rītā nelīgodienā es skrēju, un arī viena sieviete skrēja. Es domāju, varbūt tas vienīgā tajos svētkos skrien, bet nē, bija arī vēl pat 2 sievietes, kuras skrēja. Un forši tā kā, tu man šeit ar vienu vairāk un vairāk redz tos, kā saka, savējos. Kā tu vispār tagad skaties uz ultramaratonistiem, piemēram, nezinu, nākamgad, kad tu satiksi šos Rīga Valmiera dalībniekus vai vēl kaut kādā citā skrējienā, vai būs citādāk? Es domāju, noteikti. Es domāju, ka es vispār iešu Latvijas universitātē vēl smaidīgāk, ja, jo iespējams es meklēšu kādu, kur es gribu satikt un novēlēt viņam veiksmi, ja, jo es nenoliešu, ka šajā reizē, savā pirmajā reizē, es diezgan bailīgi gāju un skatījos, kur man vispār jāiet, un mēs ar to manu supportu kaut kur maliņā, es domāju, nē, es tur neiešu. Mierīgi sakopošu spēkus, ļoti iespējams tagad es gribēšu tiešām satikt kādu, kuru es zinu, kurš ir noskrējis arī iepriekš un novēlēt veiksmi, jā. Un tas droši vien nebūs tikai Rīga Valmiera, ja es satikšu kādu jebkurā citā, es jau tur pieņemsim skatos jau, tā tur ir skrējusi tur, mēs tur būsim vienos mačos tur, interesanti, jā, katrā ziņā es sāku arī skatīties citus skrējējus, ja, kurus vizuāls es redzējusi, ka šādi viņu sauc, skatos, kā, sekoja līdzi arī tām citām aktivitātēm. Un sarunas noslēgumā es gribu vēl tev pajautāt, man šķiet tas būs tāds iedrošinājums ikvienam, kas tā kā domā, ir gatavi jau skriet ultramaratonu, bet vēl tā kā prāto vai tomēr tā mierīgi, bet tomēr ir tā sajūta, ka varētu arī varbūt pamēģināt uz laiku, vai pat varbūt ir tā sajūta, ka varētu tajā trīniekā. Pastāsti, kāda ir sajūta būt šajā trīniekā, kā ir kāpt uz piedestāla, kārt kaklā medaļas, pastāsti šo. Tas tur ir no prieka asarām sākot, ja, līdz dejām, nezinu, kājās uzreiz vēl vairāk enerģijas šķiet ir, Es teikšu, ka es ļoti ticēju saviem spēkiem, šim skrējienam. Es tiešām ticēju, tas, kas sanāca tik skaisti un labi, es negribēju pat sapriecāties faktiski. Es zināju, ko es varu izdarīt, bet kaut kur visu laiku tādu, es gribētu vispār jebkuram novēlēt, kuri gatavi šeit startēt, saglabāt veselo saprātu, jo sapriecāties arī nevar. Es tagad arī nedzīvoju domu, ka nākamgad es te būšu pirmā vietā. Nē. Es saprotu, ka konkurence ir, un viss ir atkarīgs no manis pašas, un tas jau tāpatās kā Tomam Komasam, kurš zināja, ka viņam ar vēderi kaut kas sajies grīstē, vai ne? Mēs nekad nevaram paredzēt, kāds tas skrējiens ir, tāpēc es novēlētu jebkuram nepazaudēt veselo saprātu un domāt, ka var būt visādi, jā? Tu vari izdarīt tik, cik tu tajā brīdī vari izdarīt, jā. Tas ir tāpatās arī, ka es vēl gribu pāris teikumus par to savu traumu, ja, tiešām 2 mēnešus atpakaļ, tiešām kaut kas notika kājai un ikram, un vēl joprojām es nezinu, kas tas bija. Es biju uz ļoti daudziem izmeklējumiem un ļoti stipri samazināju treniņu apjomu, un 2 nedēļas pirms skrējiena es jau domāju, ja nepaliks labāk, es pat nestartēšu, man nav jēga pusceļā padoties, ja. Un nestartēt, bet līdz ko es nostājos uz starta līnijas pie brīvības pieminiekta, tās sāpes pazuda un vēl joprojām nav atnākuši. Un te ir atkal akcents uz to, ka viss ir galvā. Viss nē, bet lielākā daļa. Jo, kur gan citur tad? Ja tu 2 mēnešus mokies ar sāpēm, nevar paskriet pat 3 kilometrus, pat ne 2 bez jebkādām sāpēm, pat ne mazākām. Un ar skrējienu tas viss beidzās. Ar tavu ilgi gaidīto skrējienu.
Vienkārši es lūdzos pat mājās, lai tikai es varētu tur startēt. Un arī tas tev vispār šis skrējiens ir devis ļoti daudz pievienotās vērtības. Šis skrējiens man ir savedis ar brīnišķīgiem cilvēkiem apkārt, ar manu fizioterapeitu, kurai ir pilnīgi cita ārstnieciskā ārstēšana. Un ka tu pirms iepriekš pat nevarēji iedomāties, ka tā var arī ārstēt. Ja? Ir ļoti brīnišķīgi cilvēki, kas vispār man aizveda pie viņas. Saku, šis nav tikai skrējiens, tas ir ļoti daudz, ko man devis. Ļoti daudz, ļoti daudz. Arī, ja tas nesanāktu skaisti, es tāpat būtu aizgājis kā uzvarētāji. Jo, saku, tās zināšanas un cilvēki apkārt brīnišķīgi klāt nākuši manā dzīvē. Jā. Izklausās, ka tu nonāci pie secinājuma, ka ultramaratons nav tikai par skriešanu, vai ne? Jā, nav gan, jā. Brīnišķīgi. Noslēdzošais jautājums, kas būs tā dziesma, ko tu pievienosi ultraspēka dziesmu playlistā? Jā, man šeit nebija ilgi jādomā, tāpēc, kad jau Rīga Valmiera skrējiena, man bija prātā 2 dziesmas, un tur es izvēlējos beigās to All My Life, bet tad, kad piebrauc tā laika mašīna, viņi man prasīja, Saiva, kura dziesmu tu gribi, lai mēs tev uzliekam, un es reiz teicu, Gačo, Mūžam jauns. Un es to neizvēlos vienkārši tikai tāpat vien, bet man ir svarīgi tie vārdi, kas tajā dziesmā skan, kā droši vien, ka daudziem, un tur ir tādi vārdi, un tas nekur nav teikts, ka dzīvot, sākt un beigt, mana dzīve sāka šeit un neizbeidzas. Un tiešām es ļoti ticu, ka šis ir mans laiks, un mans laiks sāks šeit un tagad, un es izvēlos, Gačo dziesmu, Mūžam jauns. Brīnišķīgi tiek ielikta dziesmu playlistē, un es ticu, ka šis ir tavs laiks, un laiks ir bezgalīgs. Jā. Un lai tev izdodas gan lieliska sadarbība ar treneri, lai tas aizved uz taviem izsapņotajiem sapņiem, kas es ticu ar katru skrējienu kļūs lielāks un brīnišķīgi. Man nav pat ko piebilst, tev viss izdosies. Paldies. Un atceries izbaudīt ceļu, ne tikai mērķi. Jā, liels paldies par sarunu. Paldies!